Liepāju kādreiz dēvēja par Latvijas roka galvaspilsētu, par izcilu muzikantu šūpuli un, protams, visi zina leģendāros Līvus, Kredo un citas muzikālas apvienības, taču tā jau ir vēsture. Lai parādītu, kas tagad notiek Liepājas mūzikas dzīvē un kādas jaunās grupas te šobrīd drosās, ceļu pie skatītājiem sāk jauns raidījumu cikls – Uzgriez skaļāk. Un kā pirmie jūsu uzmanībai Liepājas grupa Deimos. Tas nosaukums īstenībā radās, ka mēs jau kādu laiciņu bijām kopā. Bija kāds mēnesis vai 2, un tad mēs izdomājām, ka mums vajag nosaukumu grupai. Tad Jānis, mūsu Misters Ritms, nāca klajā ar tādu ideju, ka varētu nosaukt pa Deimos. Un tas ir, Deimos nozīmē Marsa lielākais pavadonis, un tā kā Mars simbolizē vīriešu spēku, tad mēs izdomājām paņemt šādu nosaukumu. Grupa Deimos tagad septembrī atzīmē savu 1 gada pastāvēšanas jubileju, un šobrīd tās sastāvā ir 5 puiši vecumā no 17 līdz 26 gadiem, ar dažādu muzikālo pieredzi. Vokālists Oskars Millers, piemēram, jau pabijis TV ekrānos kā šova koru kari dalībnieks. Taustinnieku Eināru Skuju daudzi noteikti pamanījuši studentu apvienības Rikošetes sastāvā. Basģitārists Gunārs Narbuds pieredzi smēlies spēlējot grupā Habemus, un arī pundzinieks Jānis Zaremba un ģitārists Niks Peter Levits iepriekš jau spēlējuši citās jaunajās grupās. Bet apvienības Deimos sastāvs bieži mainās, un arī šī raidījuma klajā nākšanas brīdī Nika vietā grupai jau ir cits ģitārists. Grupas Liepājā ir maz palikušas, kas strādā regulāri un mēģina visu laiku dziesmas taisa. Jā, visi viens otru pazīst, visas grupas, kas ir Liepājā praktiski. Un man liekas, ka diezgan, protams, nav viegli izsisties, jāstrādā ir intensīvi visu laiku. Bet, ja strādā, tad var izsisties. Nē, ir jau normāli, bet, lai būtu tiešām tā ritīgi kvalitatīva, protams, ka ir vēl daudz jāmēģina un jāstrādā, tad jau būs arī labi. Bet kā jūs darat? Jūs, teiksim, pēc koncertiem pārrunājat kļūdas un savā starpā tur izvillojaties? Līva, piemēram, kādreiz regulāri kāvās, par to ir leģendas, jā? Jā. Jūs arī? Mēs vienkārši pasaka, kur katrs kāds nokļūdījās vai kaut ko tādu. Aizrāda arī varbūt koncertu laikā. Un kritika normāli tiek uzņemta? Protams. Kritika, jā. Strādā Deimos diezgan cītīgi. Izmanto katru iespēju kaut kur uzspēlēt un jau paspējuši uzstāties Rīgā, Vaņodē, Priekulē un, protams, Liepājā. Patiesībā jaunajām grupām nemaz nav tik plašas iespējas koncertēt, tāpēc puiši ir vareni priecīgi, ka Liepājā savu skatu viņiem atvēlējusi Red Sun Buffet un klubs Fontaine Palace. Pēdējā norisinājās jauno grupu festivāls Return to Surface, kas jaunajām blicēm ir lieliski iespēja sastapt klausītājus un parādīt savu varēšanu. Mēs tā kā spēlējam vairāk alternatīvo roku, bet īstenībā mēs, tā teikt, tas ir tāds nosacīts alternatīvais roks, jo pārsvarā mēs arī spēlējam. Mēs diezgan plaši izplūstam tajā roka versijā. Mums nav tā kā, neesam rāmjos, mums nevar ielikt vienos rāmjos. Mēs diezgan plašs veidu spēlējam. Un tas, kas mūs nezinātu, piemēram, varētu teikt, ka grupa Deimos, piemēram, skaļa grupa, diezgan paskaļa. Kā mums vakar bufetē pateica, skaļi mēs esam. Un tad, vairāk mēs tā kā esam piemēroti tādiem, kā lai saka, alternatīviem. Tāpēc alternatīvām skatuvēm tur vairāk mums varētu tā kā saprast. Kā vispār šobrīd ar kaut kādiem faniem, atbalstītājiem? Ir jums kaut kas vai? Ir tie fani ir tādi, kad ir tik, cik draugi, ir arī tādi pazīstamie, kas mēs aicinam parasti uz koncertiem. Jā, mums tur koncerts, ja brauciet līdzi vai nāciet tur savējie tie draugi, lai nāk un atbalsta mūs. Un nāk un viņiem patīk un viss kārtībā. Un tad viņi līdz ar to ir tie savējie kāds pulciņš, tad arī kāds no zāles tādiem, kurus vispār nav dzirdējis, tad viņi arī paķer līdzi un sāk tur
lēkāt un kratīt matus un viss kārtībā. Ja publika krata matus, tad viss ir kārtībā, ja? Tad ir tas ir labi. Ar tomātiem neviens nesviež. Nu vēl nav. Vēl bijis, paldies. Dārziņi, laikam dārgi maksā. Ar kādām sajūtām atceraties to savu pirmo koncertu un teiksim, joprojām kāpjot uz skatuves ir šaušalīgs lampu drudzes vai easy, kas tur nospēlēt? Jā, pirmais koncerts bija diezgan tāds, katram bija savādāk pieredze. Piemēram, Oskars bija jau dziedājis koru karos. Es arī biju kaut kur spēlējis, bet tādā publikā tiešām tur bija ap 100 cilvēkiem vismaz. Bija tā, ka mēs visi sēdējām backstage'ā un nerozējām. Oskars atkārtoja vārdus un vēl aizmirst pirms skapšanas uz skatuves. Un bija liels stress, bet tikko izkāpu uz skatuves, tā bija viss. Vārdus pat atcerējām. Atcerējās vārdus un vispār vairs nebija nekāds stress, vienkārši tiešām norāvām jumtu, kustējāmies, viss bija atraktīvi un tam līdzīgi. Bet tik un tā, katru reizi arī tagad pirms skāpšanas uz skatuves ir tāds, nedaudz lamdruns. No šovakar ir koncis, jā, tad atkal ir nervozums, jā? Tagad vēl nē, bet tad, kad būs jākāp. Bet tas ir normāli, jo vienmēr būs, ka tu kaut vai, man liekas, arī lielām zvaigznēm ir nedaudz jābūt uztraukumam, lai varētu sakopoties, savākties un tad kāpt un parādīt vislabāko, ko tu vari. Visvairāk Demos lepojas ar savu dziesmu Lietus līst. Tā ierakstīta profesionālā studijā un jau skanējas Latviešu radio un Rietumu radio ēterā. Dziesmas aranžējumu grupai piepalīdzējis veidot mūziķis Andris Ērglis. Paši metām naudu un ierakstījām diezgan lielām pūlēm tomēr. Tārks prieks sanāk ierakstīt vienu dziesmu. Jo mēs sākumā nemaz nebijām plānojuši, ka varētu piesaistīt kaut kādus investors vai kaut ko tādu, kas palīdzētu mums. Tad beigās sanāca no pašiem no savas kabatas to darīt, un tad bija tā pasālīti. Tā, ka mēs esam studenti pārsvarā, lielākā daļa. Tad tā bija, kā bija. Bet beigās ierakstījām un viss kārtībā. Un tas ieraksts, tā naudas ieguldīšana, tas ir attaisnojies? Es domāju, ka jā, jo tāpēc, ka tas ir mūsu pirmais ieraksts. Arī tā dziesma pat pa sevi, tā ir mums tā kā vistuvākā. Protams, man ir baigais prieks, ka vispār pēdējā laikā uzrodās jaunas grupas, jo kaut kā ir pēdējā laikā iesīkstējis, ka Liepāja kaut kā turās uz kaut kādiem veciem lauriem. Un tad baigais prieks par to, ka tiešām rodās jaunas grupas un ir jauni cilvēki, kas nestu Liepājas vārdu tālāk. Dziesmai Lietus līst pat tapis arī videoklips. To dažādās Liepājas vietās Pludmalē, Jūrmalas parkā un uz māju jumtiem filmēs Edgars Trankalis. Viņam palīdzējuši arī grupas Demos draugi. Videoklipu interesanti var nostīties arī internetā.
Pienāks laiks, ka nezini vairāk, ko gribi, bet viņa vēlmēm tu joprojām kvēli tici. Zaudēts ir viss, bet tev joprojām vēl žēl. Mazliet cerības kaut kur vēl dziļi kvēl. Jā, viņi videoklipu uzņēmuši. Jā, viņi ir videoklipu uzņēmuši. Nē, nu tas ir visi skaisti un baigi labi, ka puikas domā tā tālējoši, jo ne tik vien domā, lai cilvēki dzirdētu ar ausīm, bet lai arī redzētu ar acīm. Un tas ir tāds labs mārketinga triks, ko puiši ir labi padomājuši. Bet kāds tas jautājums bija? Bet pati dziesma kā, vai ir tāda, tā kā hīts, vai tomēr pa švaku liekas? Ja man jāsaka, tā mana doma par to pašu dziesmu, tad, cik es atceros, tas bija kaut kādi pusotrs mēnesis atpakaļ, kad, ja tā godīgi, es tādu uzreiz nodungot nevarētu. Tātad viņa man atmiņā tad nav palikusi. Tad sanāk tā, labdien! Tad sanāk tā, ka dziesma nav hīts. Bet es domāju, ka tā muzicējot kopā radīsies kāds hīts. Grupa izstās priekš Liepājas ļoti pārliecinoši un viņi spēlē ļoti atraisīt. Un tas arī veido to pārliecību un to kopējo, to gammu, kas arī paņem uz skatuves, es viņas vairākas reizes redzējis. Un liepājniekiem tas ļoti raksturīgi, jo viņi iziet kaut kā ar savu veidu šarmu, un tas pie cilvēks uzrunā. Patīk jau dzirdēt, ko cilvēki vispār domā par mums, bet pārsvarā jau tiecamies to, ko mēs patīk mums, tas, ko mēs paši daram. Un īpaši tā ir dižā kritikā vai tādā neizplūstam, ka mums kāds varbūt kaut ko izsaka. Daram to, kas mums patīk. Vienmēr kādam kaut kas nepatīk. Jā, būs jau vienmēr kādam, kuram liksies, ka tomāts vajag ņemt līdzi. Kaut kas paskaļ, jā. Videoklips radiostacijās skanoša dziesma grupai, kas pastāv tikai 1 gadu, tas nudien nav maz. Kādi ir Dēmas nākotnes plāni? Noteikti mēs gribam vēl vismaz kāds 2 ierakstus uztaisīt tuvākajā laikā. Tas sponsori atsaucieties, ja? Jā, palīdziet lūdzu. Jā, tas būtu baigi labi. Bet, plānos ir ierakstīt un tas video, jā, un vēl ceram, tagad būs Fonteinā mums šodien. Un tad mēs vēl plānojam atrast kaut kur vēl paspēlēt šomēnes, kaut kur mēģināsim. Šomēnes gribam tā produktīvi pastrādāt.